Nu ko, kārtējā porcija ar Eva 022 ir uzjaukta. Uztaisījām attiecīgi arī pistoli, bišķi modificējām, lai ir lielāka vilkme, un pamēģināju ar ūdeni, nu, pūš traki, ir traka vilkme, un mēģinās, kā iet ar Ēvu, tās pistoles, kur no augšas tak iekšā, tās īsti nedara, jo tad viņš neiet caur tām šķirbiņām. Vajadzīga pistole, kuru sūc no apakšas. Šeit arī kā reiz tas bunduls izstāsta, ka tieši kā atbilstoša izmēra ir, tā teikt, litrīgais priekš Ēvas. Šis tad kā reizi sapas vienai porcijai. Tā tagad uzpūtīs šito porciju, te viss ir attaukots ar atšķaidītāju un tā. Šitien eksperimenti turpinās, bet te, kur tika iztīrīts no porām šinī te vietā, mēģināsim pietuvināt, bums. Šeit liekas, ka pat iztīri no porām labāk nekā brunuks. Kaut kā tā. Šitā sadaļa visa, bums. Šitā sadaļa viss tiks tīrīta nost, viss, nu, līdz šejienē kaut kur. Un tagad pamēģināsim uzpūst uz apakšas. Nu, te ir tāds, lūk, bišķīt porās ir rūsinainens, pietuvinām, bams. Tur ir viņam, tas tur vēl tas. Te mēs vēl pūtām virsū to corostop. Te mēs bijām uzpūtuši corostop, bet, man liekas, neko baigi, nekas tur nenotika, vai ne? Pareizi. Jā, pajokās mazāk, jā, palikās. Bet, nu tā, ka, nu baigi, nu jā, te arī nebija nekāds īsti rūsts, viņi tikai porās bija. Te grūti spriest, jo viņi jau te reku iekšā nevar tēt saprast, vai tas corostops tur izrēģējis vai kas. Bet biju violetā krāsā te viss, tā kā kaut kāda reakcija tur notika, vai tā ir vienkārši līme kaut kāda tā violetā, kāda domā? Nē, tas ir tā kā Hermeta. tas iekšā, bet ja brunoks reaģē īsi laika, šitas pēc stunda pirstom mazgājās. Jā, tur arī viss iekšā reku zilganīgs. Tā kā tā, jā. Tā kā šis ilgāk, acīm redzot, reaģē, bet nu tāpat skaits, ka ļoti biezu kārtu šādi neizdosies neko tur modificēt, tāpat ir jānotīra. Nu tā tad bunduls ir uzburbuļojis, jā. Evai labi var saprast, kad viņa ir gatava, tad, kad augšā parādās tādi burbulīši, bet tieši pēdējā minūtē, nu vēl 3 minūtes varbūt jāpagaida, tad viņa tād uzlien augšā. Bet galvenais nemaisīt to masu pirmajā minūtē, tad viss pāriet pār malām. Tad minūti jāpagaida un tad jāsamaisa un tad ar litru kā reiz redz šeit pietiek. Un jā, starp citu, Ēva sajauktā stāvoklī var stāvēt pāris dienas. Viņa nepaliekot sliktāk kaut kā tā. Un pēc kaut kādas 3. dienas jau tās īpašības mazinoties. Tāds ir tas stāsts. Nu, kā mums māca tas speciālisti. Līdz ar to, nu, nav jācenš uzreiz izpūst un nav jāuztraucas. Tu vari mierīgi sajaukt un lai viņš tev tur stāv stundu vai 2 vai cik, bet, nu, jāpastāv vismaz 20 minūtēm, lai reakcija notiek. Nu, burbulīši bišķi sāk parādīties, bet vēl nav vēl īstais burbuļu daudzums. Jā, tā kā būs augšā pilns tādiem lielākiem burbulīšiem, tad būs ready to race. Nu, lūk, skaistums, ja, parādījās, parādījās burbuļu virsū. Nu, šis faktiski, redzi kā, vulkāns izlīd. Tieši 20 minūtes arī faktiski ir pagājušas. Ka šitāds saburbuļo, tad tās 20 minūtes ir pagājušas. Šūmi nāk. Pilnīgi var redzēt, kā sāk kustēties. Reku lien jau ārā. Nu, ir gatavs pūšanai. Tad paņem visu samais šitā. Visi tie burbulīši sakritīsies. Nu, ritīgi svarīgi ir maisīt. Un redz, paliek tagad pārveidojas, ka tu maisi. Tad viss sakrītās, pārveidojas, tur paliek puslitrs. Jo viss gaiss, tās gāzes, kas tur reakcija notikušas, tās iziet ārā. Nu jāmais kādu minūti vismaz kaut kā tā, lai tās gāzes labi iziet ārā. Šitā kārtīgi, kad minūti točni var maisīt, varbūt pat 2. Un tad jau, ja tu viņu uzreiz visu uzpūt, tad nav jāstraucās, bet ja ik pa brīdim, tad visu laiku jāsakrat. Un ja viņi stāv kaut kādu laiku, tad viņi noslāņojas faktiski 3 minūšu laikā, uzreiz ir jākrata. Ja tu ik pa tur grib pusstundu kaut ko atstāt starpā, pieņemsim kaut ko tur
kaut kāds bleķa gabals gruntējot vai ko. Tad tā. Nu, aiziet. Nu, lūk, un šādā salīdzinoši plānā kārtiņā ar mūsu modificēto pistoli. Šī jau ir uzlabotā versija. Nu, es teiktu, ka vairāk arī baigi daudz nevajag to kārtu biezāku. Ar šādu, principā, pilnībā pietiek. Pagriez to platāku strūklu, kas sanāk, nesanāk. Nekas labs vairs nesanāk. Jā, strūkli jāgriez uz šaurāko. Tad arī liekas, ka būs otskelis. Obligāti uzvelc ogļu masku, jo tur nāk laukā skābe. Tā kā ogļu maska obligāti šādā te darbībā. Nu, lūk, un rītdien tad nāks, principā, nu šitien, ja grib, var faktiski otru kārtu vēl šitādu pūst. Bet es domāju, ka nevajag, vai ne? Ko teiks? Es arī domāju, ka pietiek ar vienu šitādu kārtu. Izstās, ok, cik ir spiediens, kādi 5-6 tagad apmēram? 2. Tikai 2 atstāja? Nu tad jau var arī platāku strūklu, principā, ja grib ātrāk. Bet labi, mēs taisīsim lēnāk. Jo pirmīt, kad no augšas laidām, tad neticēja iekšā, tad es domāju, ka te būs beigais spiediens jālaiž. Bet nekā tā tad ar spiedienu 2, un principā ir, tātad, kas ir modificēts, dīze un viss šitais ir no 1,5, bet vidū ir izurts caurums uz 2. Nevis viss komplekts uzliks 2 mm, bet tikai caurums izurts. Līdz ar to viņš stiprāka vilkuma sanāk nekā visam komplektam 2 mm. Un šitā viss izskatās. Un, nu jā, rītdien skatīsimies, kā būs gatavs. Šodienai viss, davai, turpinam pūst. Peace! Un jā, tā, ka tu pūt, ļoti svarīgi ir, lai tu iepūt kantītēs no augšas iekšā, saprot, vat šitādās. Redzi? Lai nesanāk tā, ka tu, teiksim, pūt no apakšas un viņas nepiepildās. Šitas ļoti svarīgi. Viņām jāpiepildās, visām tām šķirbām ir. Visām šķirbām no visām pusēm jāpiepildās.